Aleksandrs Čerkašins. Strādāju kino industrijā jau 20, pāri 22, 23 gadus. Esmu gaismu mākslinieks. Sāku es kā grips. Pirmā darba diena man bija pie 16-metrīga Pegas krāna uz sliedēm, par kuru man nemaksāja, un tas gan nemaz nebija iedvesmojoši, un es domāju, ka šitajās muļķībās gan es nestrādāšu. Tad bija iespēja pastrādāt ar vecmeistariem gaismu departamentā, kas man stipri gāja pie sirds, un tur es arī paliku. Ļoti agri jau, sāku 17 gados, 21 gadu vecumā, laikam man bija pirmais gafera darbs, kas bija Pareks reklāma uz kaut kādas kraus mašīnas, atvērts dzīvoklis, braukāju pa pilsētu, kur manu gaismotāju vecums pārsniedz manējo dubultā un vairāk, bet laika gaitā arvien vairāk mainījās arī pati, tā teikt, industrija. Un bija vajadzīgs svaigs asins, kas man tad vēl bija. Tad es kaut kā iedzīvojos šajā te lomā, kuru joprojām izpildu. Manos darba pienākumos ietilps, tā teikt, būt nedaudz psihologam, pazīt dopus, pazīt tos dopus arī, kurus es nepazīstu, tā teikt, ātri atšifrēt viņu preferences. Saprast, kas mums būs nepieciešams, lai nogaismotu attiecīgo filmu, klipu, jebkuru veidu video, kuram tad ir nepieciešams šis te mans darbs. Sastādīt tehnikas sarakstus, sameklēt cilvēkus, būt nepārtrauktā komunikācijā ar dopu, producentiem un tā tālāk, lai tas viss iekļautos kaut kādās finansēs, lai var pacelt budžets, un lai mēs varam izdarīt to, kas ir iecerēts. Tas tā kā būtu pirms, un tad jau uz laukuma organizēt darbu tā, lai gaismu dēļ neiekavētos laiks. Mēs, teiksim, ienākam telpā, kurā mēs filmēsim. Man tad ir jāpastāst savam asistentam, kurš pastāstīs tālāk elektrišanam, ko mēs precīzi darām. Kur mums iet kāds lukturs, ko mēs viņam liekam priekšā, vai tas ir atstarots, vai tas ir, tā teikt, ass lukturs, vai mēs ielaižam kādu dūmiņu. Tad, kad tas viss ir salikts, tad mēs to regulējam jau ar kameru pēc jaudām. Tad mēs, tā teikt, pielabojam uz aktieriem, final touches, un tas arī ir mans darbs. Noteikti, kad saistošākais tajā visā ir mainīgums. Ja? Tas, kad tu vari nokļūt pafilmēt prezidentu, un tu vari nokļūt pie cūkām, kā jau es teicu. Tas, kad nav garlaicīgi. Noteikti nav garlaicīgi. Ceļos agri. Ļoti agri. Brauc uz noliktavu. Teiksim, ja tā filmēšana sākās cilvēcīgā laikā 9, tas nozīmē, ka kaut kādos 5 es esmu jau pamodies. Reiķināsim, ka vidējā filmēšana arī būs līdz 9. Jā, tas ir braukšana, nokļūšana tur, viss šī gaisma uzlikšana, vai iespējams pārbrauciens uz kādu citu filmēšanas lokāciju, novākšanās. Pusdienas pa vidu, protams, neatņemama sastāvdaļa. Un atkal noliktavu un ceļš mājās. Protams, kad ir katra telpa, vieta prasa savu, jā, tu vari filmēt braucošā mašīnā uz piekaps, un tu vari iet arī kaut kādā vēsturiskā zālē, kurā īsti nekam nedrīkst pieskarties, kas viss ir jānoklāj ar paklājiem, statīvi ar tenisbumbām un tā tālāk. Un tu vari būt arī kaut kādā govs fermā, jā, un līdz celim labumos. Ir, protams, projekti, kur tas organizatoriskais paņem vairāk kā tas radošais. Ir īpaši tādi, kur ir vajadzīgs kaut kāds klasisks gaismojums. Ir projekti, kur radošais, tā teikt, atkal tā paša budžeta dēļ vai vēl kaut kāda cita iemesla dēļ, ir kaut kā jāmēģina izdarīt to radoši. Un ir, protams, projekti, kur tehniskais ir viss, kur ir ļoti sarežģīts, tā teikt, lokācijas, kur ir jāiekarina tur kaut kādos iekšpagalmos virs 3. stāva zem balkoniem kaut kādi lukturi, kuriem tur jākarājās ir mēnesi kopā ar spoguļiem. Un tad tu pavadi, teiksim, 2 diennakts
štukojot, kā to vispār reāli var izdarīt. Jā, ir bijušas jau arī tādas ne tikai ārzemju, arī vērienīgas latviešu reklāmas, kas spēja atļauties nodrošināt 2 gaismotāju komandas, ka viena komanda brauc pa priekšu, sagatavo setu, uz kuru es atbraucu, paņemu planšeti un regulēju to, kas ir salikts. Kamēr iepriekšējā komanda nojauc iepriekšējo un brauc jau būvēt nākamo. Šādi te 2 dienas, katrā pa 6 cilvēkiem. Katrā pa 6 cilvēkiem apkalpot 11 setus. Agrāk noteikti atšķirības starp latviešu un ārzemju projektiem bija stipri ievērojamākas, kaut vai grupas izmēra ziņā un budžeta ziņā, un to pienākumu, kas ir jādara uz laukuma ziņā, bet tas jau stipri mazinās. Gan tāpēc, ka tā teikt, braucot šurp ārzemnieki varbūt reizēm sāk jau pielāgoties mūsu darba stilam, kurš savukārt pa šiem gadiem ir stipri pietuvinājies Eiropas vidējā kino, tā teikt, laukuma ziņā. Mēs vairs stipri neatšķiramies. Mums tas lomu sadalījums ir diezgan līdzīgs jau kļūs. Budžets. Tā milzīga atšķirība, jā, tas, kad ārzemju projektā producents būs tas, kas reizēm tev piedāvās kaut ko, ko tev nemaz nevajag. Ja, kur savukārt latviešu projektā tev būs ar grūtībām jāpārliecina, ka mums vajag tieši to, kas ir minimālais, kas mums ir vajadzīgs. Pirms 5 gadiem es teiktu, ka tev ir jābūt vīrietim, bet tas lēnām mainās. Arī dāmas ienāk mūsu, tā teikt, profesijā. Man pat nav svarīgi, jo es dodu, tā teikt, studentam 1, 2 gadus, lai pilnvērtīgi izaugtu par gaismotāju. Un man nav svarīgi, lai tu būtu jau 2., 3. reizē super zinošs. Pat ja tu man nokaitinās ar tiem jautājumiem, tu man patiks vairāk kā cilvēks, kurš gaida komandas. Noteikti, ka būtu jāpārzina daudz maz kamera, daudz maz, tā teikt, kameru veidi, optika, tad viss noteikti, kas ir saistīts ar gaismām, jo tas ir kaut kas tāds, kur tu nevari pieturēties kaut kāda viena noteikta gaismojuma, teiksim, veida. Ja tu gribi būt gafers, kas strādā nevis televīzijā tikai, bet viņam ar dažādiem operatoriem un dažādās vietās, tad tā kā jāpārzina tā gaismošanas tehnika. Elektrība, kā jau loģiski diezgan. Tās tā kā būtu tās obligātākās lietas. Jāmāk rēķināt droši vien. Jānāk uz laukumu, jo nekādi tādi praktiskie un teorētiskie nedos to, kas ir vajadzīgs uz tā laukuma. Uz laukumu iemācās to, kas ir vajadzīgs uz laukumu.